Siltu kafiju, vai kāds siltu tēju no mājā paņemtā termosa. Arī saķimoju žūpēs par ūdens rezervēm mūsu sacensību laikā visu sezonu garumā. Tieši tāpat kā Rocket Bean ar savu gardo kafiju. Iebrauc Tevīdo Santos atklāja šodien. Un viņam 2 braucieni un cīņa par kārotas sešnieku šajā te C1 laika klasē vīriem, kas tiešām būs spraiga. Un katram no šiem postiem būs iespēja startēt finālā iecos čempionā šodien. Jā, Mārtiņš Pēns noteikti gribētu būt. Varēsim vai viņam kas izdosies šobrīd. Pagaidām klasveids 2. Bez kļūdām, laicīgs atgriežas arī postiem. Un ir garštāni vajā, piekārā. Skatīsimies varbūt pārējais trajektorija 18-19. Šeit norāds aprindzīs. Un pieskarās 18 grādiem. 18 vārdiem un kļūda šajā trajektorijā. Maksās Mārtiņš 4 sekundes. Kā arī neātrāku braucienu tieši šeit no braucienu sektorā. Klases sektorā padomāt. Un nākamais vārdiens ir prasa Šlikaitis. Daudz mazāks puika. Pučenas ir grupas pārstāvs, ļoti aktīvi šeit iesāks. Nedaudz varbūt noslīd uz jumtiem. Ne tik precīzi kā gribētos, bet tam spēka pietiek. Aktivitāti ar to vārds. Un tieši tā viņš arī sev parāda klasē. Bet var tikai ērēt. Jāpasar jūsas izmēnā. Un ķēmeņu brīvībā pārzīrājušies salāms. Lai spētu apvienot šīs te īpašības. Gan panāka gan ķermeniskās. Un jāmot daudz gradi uz ūdens. Jāmēģina jāstīties. Un šeit vēlāk man ļoti labi sanāk šī šūkiņa. Jāsaka steips 25. Taisnā vēl panākā. Šajā braucienā, bet šo momentu šajā te sektorā noteikti bija ātrāks. Un jau nākamais sportists būs nekasēm. Maksims Zakrevskis, Ozolnieku sporta skolas audzēknis. Arī Maksims ātrajā vērēšanā tātāk Everts. Iešēt konkurēm iespējams. Un vajag sapūt Maksims. Un šis ir kā jau veicies šajā 19. Viņam ļoti labi trajektorija. No savām tieši apus vārdies sagriež un pat taisnā Maksims un nedaudz nesanāk varbūt viens. Ar kilometriem uzreiz atpakaļ, bet ļoti atpakaļ visu slodē. Tieši tā ir slodā pienākās. Jātiekšu rezultāti. Piesaistīties numurs Emīls Roznieks. Vēršas kur Valdore. Lai drošāk šis te jaunieks ir. Izpēnēs brauc bez priekšauta. Nu, ja nu kas, tomēr var izkautēties šajā gastajā rītā. Sēdienā iecels upē, iecels čempionātā. Emīls Roznieks, cerams, viņam viss izdosies. Daudz labāk nekā viņš bija plānojis. Viņš ir priecīgi. Tagad uz kopu! Aiziet! Skaisti! Aiziet uz aiziet! Nevajag airu atklāt! Tālā! Par tempu redzēsim.
Nedaudz sarežģījumi. Bet precīzi 17. Iekāra, mazai strāmē uzvai. Un skaties kā būs trajektorija Staņislavs. Ir labi. Un nevarēs atrast tur muļķīgiem. Bet labojas situāciju ļoti veiksmīgi. Un tik atpakaļ prasa trajektorijā. Staņislavs. No Āreša Zilpādu un nopelna 2 sekundes virsotājās vārties. Tie papildīt savu laika pagāžu. Tas nebūtu novēlēties stils. Labot šeit. Nerobot vai izpairs virzienu. Tagad zaudējot ātrumu. Martin Baker no Igaunijas. Eskapīta pārstājas. Jūt, ka nav Martin Baker pārpārdu 8C1. Bet to būtu arī šeit. Jāpievieno pie trajektorijām, pie īrieniem. Un šeit mazliet pietrūkt. Varbūt sezonas sākums ir tas, kas palīdz šiem sportistiem pārnēsošāk katru kristību laivā. Visdrīzāk tieši tā. Un ar katrā sacībā, ar katru treniņu šiem sportisti jaunie cenšani apgūs pārliecību par to, ko viņi dara šajā laivā. Un uzrādīs labāk un labāk sniegumu. Šīs ir šī gada otrās sacensības vakar. Mēs izcīnījām brīvoli kluba kausus komandas sacensībās. Ar 3 braucēju reizē trasēm. Un Kozori izcīnīja, kā jau minēts, Liepājas komandas sporta klubā pārstāv. Pirmā Rančkanžēna šodien kādu triku parādīs. Varbūt kādā no saviem kvalifikācijas braucieniem. Jāvar Seiduks ļoti labi šeit aktīvi iesācis. Un viss tās kienas labāko laika cerēs laika klasē. Ļoti pieredzējis sportists. Jāvar Seiduks atgūst savu otro jaunību. Burtiski katrā centimetrā ieliek 800%. Kura kā viņam izdodās. Lieliski, šeit prasa izdaļā. Un šeit prasās kādu brīdu lauru. Ir pietiekami sēklis un tieši to viņš arī var bet viņš šeit savu samisarās. Neiet pa taisnāko trajektoriju Jāvar Seiduks un kaut kas jau tur notiek. Šovien parādās, bet vēl galā. Jāvar Seiduks. Turpina savu braucienu un tīri veiksmīgi jau būs 100 vārdu. Izskats, Jāvar Seiduks var būt iesatīkus, kurā vislabāko rezultātu sevies kaut kas ne šobrīd. Bet vēl atmaksīgi. Sportists kāds pūkšanas cerēs klasē. Un arī viņš dosies klasē tūlīt pat sāk pirmajā braucienā. Noteikti gribas pacīties par kāratas sešnieku. Braucienos strādāt labākas sniegu. Un iespējams tas arī izdosies. Iekļūt 6 labāko sportistu skaitā. Tie, kas cīnīsies par iespēju čempionātu uzvarētāju tituliem. Un šobrīd ātrākie trasē. Un šeit atspūkšana taisno un aizķirās akmens. Šeit ir zemūdens akmens, bīstams. Ir bīstams akmens. Nevar saprast. Tas tur ir, bet noteikti par to jāuzvarās. Tikmēr jau noslēgušies cēlējas laikā uz uzskrišanu. Un mēs domājam 15. numurs. 15. numurs. Elvers Šēfers ir cenšanas klubā. Ir ieradies uz starta. Neierast. Bet ļoti šim palaiduši viņu startēt. Un šeit ļoti labi jau izdodās atgriezties ar 5 vārdiem šeit. Nedaudz ar rezervi tieši šādas šielas pēc nākās griezties atmulīs kolēģiem. Un zaudēt to trajektoriju, ko viņš vēlētos redzēt. Un zaudēt arī ātrumu. Elvers Šēfers no Rīgas saiešanas kluba. 15. numurs. Un noteikti galvenais vēlēsies uzlabot šo sniegumu otrajā braucienā. Būs viņa rezultāti. Pārtas, iet pilnā koordinācijā tā teikt. Un varētu veiksmīgi griezti savu laivu jau ārā no 9. Uz 10. Līdz šobrīd pagaidām veiksmīgs brauciens. Viss kārtībā. Lindai ir atbalstītāji krastā. Krasts ir ļoti labi. Un turpin savu braucienu. Pilnīgs
Līga maidīja Ozolnieks Otas skolas. Pēc brīža iebrauc 17. minūtes. Sagājuši savu laivu daudzu. Tikai nedaudz iestrādēs līdz tiem ātriem. Un jau nākamās sportistam Nikola Borčevska. Nikola ļoti atbalstījis. Šodien viņai jānabas vēl tālāk Nikola Borčevska. Vēršas futbolone. Jauna meitene sagādās konkurenci. Gan Līdai Laidņai, gan Ilzai Bieziņai. 12 meitenes darīs. 12 meitenes būs atcīnīties tālākajā vietā. Un Līda Nikola Borčevska. Un pēc labi ir iesākuši savu braucienu. Līda labāk traitorija, bet pieskarās atveru vārdiem nedaudz vienākotnē. Savu augumu. Un ar rūtīgi pieskarās vārdu štangai. Tikpat trasē. Potenciāli šī grupas uzvarētāji jūs. Tik bija ziņa, pieredzējušā gan no šīm meitenēm. Lai uzrādījis tādu sniegu. Nedaudz nenuturmāju. Laivas kanta. Ir tā, kas traucē. Ilzai. Saglabāt šo teātru. Un Ilzai arī veiksmi traucē, bet tas nekas. Visiem ir šiem mainām tā vienādi. Jābrauc tik uz priekšu. Ilzai samērcēs savu skaistu visi. Nezinu, vai tas viņai palīdz. Bet viss kārtībā, 17. vārds ar vienīgiem. Tie kā Ilzi. Izskatās, ka vizinās. Bet, koncentrējās ar šeit savu braucienam. Šeit kļūdās Ilzi nebrauc pa taisno, noteikti. Viss ir jādara. Un zaudē tādējādi šo dārgās sekundes. Nu, dārgā, šo laiku Ilzi piezīmo vēl lietas. Sporta skolas. Un ļoti daudz vārds štāvjā. Un redzēsim, vai viņiem tas atmaksājās. Protams, meistari tieši tādi tā. Darvēt, dabas apstākas. Un aizgriežot pusi. Aizgriežot pusi Evelīna. Tas. Turpin savu braucienu. Atgriež trases zīmējumā. Un treneri atbalstīt Lorāls Evelīna varēs. Trases otrajā sektorā. Un tikmēr runā. Trasā Jurģi ķēri. Ļoti aktīvi iesākus savu braucienu. Un ķēra rokā Evelīna. Aiziet! Nedaudz samūs. No tiem 12 vārtiem, bet atgriež ļoti aktīvi trasē. Un dzēn savu laivu uz priekšu. Ļoti aktīvi. Palaid garām pie malas. Jurģi ķēri. Un viss kārtībā Jurģi tiek palaista. Tiek garām Evelīnai. Un turpin savu braucienu. Labi, aiziet, Evelīna! Aiziet, Aire! Hop! Griez lejā! Hop! Kurts uz turien! Aire! Meitene. Laura Uzmanato. 48 numurs. Tikko mali! Ozolnieks skolas audzēkļi. Evelīna! Ļoti palicīgi iepatikēji Laura Evelīnas, bet tīri izbrauc 11 lietām ļoti kārtīgi. Saglabāja slīdējumu. Un nedaudz stūmsējušies uz atpakaļ, bet jānāk. Laura Evelīnas. Viss kārtībā. Laura Evelīnas uzmanīgi, bet precīzi. 16 un arī 17. Laura Evelīnas padodas gana labi. Ozolnieks skolas audzēkļi. Precīzi izvada savu laivu. Tā šī ir viena trases trajektorija. Nedaudz aizjās šī ir iesarmās 15. Ir jābūt. Jāizdomā kā braukt, jāsaka ātrus, jāsteidz pa 190 pareizā trajektorija, lai neaizsētos ar laivu. Un tikmēr nākamā sportas potenciālā sportiste, kas varētu domāt par uzvaru šīs dienas sacījumos, tā ir Merita Baker, šajā gada sezonas līdere no Igaunijas. Pakistānā jāskatās uz labākos rezultātus.
Pagaidām nodrošinām spilgtākajām sezonām, kas pagājušā brīdī arī. Un šeit ļoti labi rezultāti mums vajag 14 gadus jaunām meiteni. Parāda visiem, kā būtu jābūt. Arī viņš šeit aicinās, ka brauc pa taisno. Tieši tā, taisno 18, 19, 20. Precīzi un šeit kādām liekām kustībām. Un arī Pēkšņi no SKP Igaunijā. Noteikti būtu tāds svarīgs jebkurai meitenei. Un arī kādam labam čalim. Tāpēc gaidam nākamais svarīgs un jau. Nākamā sacībās tas izdevās. Bet, diemžēl. Un līdz galam šobrīd ir kraftīgi trenējusies, parādīt labāko sniegumu un pacīnītos ar mani Pēkšņi, kādos jaunāko sportistu. Kurā gadījumā viņi ir atnākļi izpilšaniem, rādīt savus rezultātus, jo tā iesākus vai iepriekš spēki jau šeit ar vienīgi labi tiekās cilvēkiem divi. Un es kā ļoti šādiem spējumus. Trajektorija pareizā, un cik nedaudz aicinās atlūks vaigu, un tomēr izdarās 2,7 minūtes vārdos, un otrajā sporta spēka almēdēji. Nedaudz tomēr neizdomāja savu trajektoriju uz galva. Mums varbūt bija vairāk par 300 vārdiem, un tad ar ātrumu jātiek uz tevis. Mēs jau kas jau nākamajā braucienā, tomēr jau nākamā meitei trasē. Bet Kumrunīna, katrs sportnieks savā augstākās pakāpienās teikusi visu savus konkurences, vai mēs izdosies arī šobrīd. Šeit precīzi ar vienu redzam piekājām ar šiem vārdiem. Mēs gan nedaudz planās, jānotur šis augums stabili, lai nešūpotos. Bet Kumrunīna no sporta kluba atvērs. Viņi gan uz priekšu saprot, ka Elsbeki var uzrādīt šeit labāko sniegumu. Bet šeit nedaudz tieši tāpat ir zaudējis savu ātrumu. Kustības ātrumu un grieziena ātrumu. Un pēc brauc par taisno. Un šeit precīzi gluži kā Igaļu sportiste. Latvijas aišanas kluba, sporta kluba atvērs. Un Elsbeki arī noslēdz kā viens laikas meitiņu grupu. Un gaidam rezultātu. Mēs bija apskatās jau uz gaidam rezultātu meitenē. Pirmajā braucienā iesakušajā vienotās šodien. Atgādās, ka tikai 6 meitenes iekļūst finālā. Un Elsbeki Kurvina zaudēja mazākā 2 sekundes, 1,67 sekundes. Jāuzvabošās sniegus pirmais brauciens šodien sagot nebija kāds labākais, bet šeit vēl cīņa par finālu būs. Starp šīm jaunajām sportistēm. Un tikmēr jau nākamie sportisti trasē. Mazie ceļš un tāriems vai trasē. Vai man paši jaunākie, jau pašiem jaunākiem. Un tas ir galdos mūsu klāstās, varētu šeit aitas. Vai tik trasē. Un viņš noteikti gribēja pacīnīties par augstāko rietu šodien. Šlikaitis no Valdības, kur šeit precīzi redzam, kā mazais sportists šāda trajektoriju paņem un ielas taisno. Un būtu jāsākās par lielam ielajam. Šlikaitis no Valdības. Un jaunākais sports Emils Kuplīnskis. Viņš cenšas būt pārstāvs un trasē. Būtu 12 vecuma grupa. Gana pārstāvēt arī šodien. Un jaunieši nav nobijušies no augstuma. Un skarbējiem apstākļiem šajā pavasarī. Un kā šeit sākusies Kuplīnskis. Emils arī taisnības klubā arī ļoti aktīvi iesaist šeit nedaudz noslīd. Un tiek atpakaļ trasstraidoja un nākamais sportists. Tu ļoti aktīvi iesaistīts arī no malas. Rīkvāris no sportkluba atvērs. Kristūta nomašanas tā tiek kā trešais kājās laikklāsē. Nedaudz nošķirt, bet spēcīgs vai atgriezties. Aktīvi, ļoti aktīvi atgriezties. Neiebrauc straumē, priekš aptraumē, tieši kāpēc šī strauma nekad nepatē. Arī šis interesants sportais ar to, ka jāizmanto šī strauma.
Un atstrādi, un strāvis pūļums, strāvis ātrums. Katrā iespējā. Un šeit Rēva spūk parādīt, ka viņš to nebija rēķinājies ar šo situāciju un atgriežas sezonas atstrādē. Arī atstrādējot redz izskriešā Rēva. Viņš tikai sāk savus sports spēks un beigās iedot savu sniegumu no sapacīgām uz sapacīgām. Un tev arī treneru atbalstu konsultāciju. Trasē. Emīls Roznieks. Sportgudņu Valdone. Audzēknis Emīls startēnis arī uz laiklasē. Un pēc priekšotru šoreiz Dievs ir ļoti pārliecinošs. Un startē ar priekšotru. Viss kārtībā Emīlam Rozniekam. Tiešām atpjāvārais Krasaužģi nedaudz samicējās un pieskarās ar airu vārtu kārtī. Pārējā Jokola papildus 2 sekundes savā rezultātā. Un jau nākamais sports, ka lielu iekārienu uz galvas Ģints Pauls Puļķis no sporta kluba Atmars. Atbalstīts Pauls Puļķis ir valdzējis kāps goļķienes kāpieniem. Un šeit ļoti aktīvi Pauls Puļķis no Liepājas. Ļoti labi atmieties gan augumā atpakaļ, jātur uz priekšu nedaudz augums šurpa centru un tad ir treneru dos norādījums. Lai kur Pauls ir ļoti enerģijas pilns. Jātik vairāk nav fakts domāt, jo pūtnieki ir viens vispār būtu ideāli. Un es daudz priekšā, tāpēc jaunieši grupā, 12 grupā. Pauls Puļķis ir bijis no jaunākiem, kas ir sācis savu gaisu uz pāris gadiem. Un turpina Jūsas līdzīgs no Ozolēm sports skola šeit cīnīs, ka jauniešiem ir tiešām fantastiski. Viņi ir īsti dzīvē draugi, bet trasē šeit nav nekādi draugi, jānāk labāk ir sniegums. Un jācīnās ar sevi, jāatbalstās ar savu prātu, savu koncentrāciju. Un jānāk labāk ir sniegums. Jūsas līdzīgs. Viņš 17. iebrauc un griež, tieši tādam arī būtu jābūt. Bez lieki drīkta. Jūsas līdzīgs Ozolēm sports skola šeit par taisnā. 200 numurs ļoti labi šeit izbrauc. Jātaisno šī čempi, jātaisno maksimāli taisna. Un jāērē, ka viņš šeit Jūsas par pat nedaudz sāk grozīties. Bet ļoti labi mums izdevās. Mazais Jūsas līdzīgs no Ozolēm sporta skolas. Nu jau, un 40 grupas pārstāvis. Gaidam jau nākamos sportistus trasē. Tas Jūsas līdzīgs. Mikls Rāmāts. Pauls Puļķis, tie ir jaunieši, kas vienmēr satinkušies savu starpā un arī šobrīd Teodors ir gatavs rādīt komandas un griež. Viņi ļoti aktīvi griež nedaudz iezam savu laiku kā naglu Puļķinī. Teodors neiet un savu orbitāru un tad atgriež trasē. Un arī šeit nedaudz. Kaut kur netrāp par trajektoriju, bet ļoti labi paveidāju jau šo tāstāvu. Laišanas kluba, sportkluba, atsapainojos. Un Teodors aizšauj ganām. Šodien trajektoriju nebija. Teodors. Viss jālaik uzot vēl aucienu Teodoram. Tiešai kolēģi ir veids vēl klāpu braucienus. Un tīmēr nākamais sports kopā tīmies acis. No 25. numurs Matīs Bērziņš, Ozolēm sports skolas audzēknis. Ļoti labi Matīs ir pieteicis trases augšļā, precīzi iet. Un Matīs Bērziņš. Un katru gadu braucējiem labāk, kāda būtu jābūt. Matīs Bērziņš, Ozolēm sports skolas. Labi ļoti. Un laivu. Un šeit nedaudz neieģerās apsvērdē un ar vienīgiem netiek ārā. Matīs Bērziņš, Ozolēm sports skolas pēc ātrums tās tiek ganumā. Šeit trajektorija nedaudz nav īstā. Šis jau sāks griezties. Publiski 9 vārdiem Matīsam Bērziņam. Mēs noteikti vēlos braucējiem savas trajektorijas. Izdejuši savu komandas biedru konsultāciju vadīt. Un redzēsim, kā viņi dosies otrajā braucienā. Un nākamais sports. 24. numurs Tāčs Pokšāns ir trasē. Tāčs Pokšāns no Aizsardzības Valdone. Nostartējis C1 slaidu klasē. Kā jau slaidu klasē mēģina vēl vairāk uzlabot savu meistarību. Tāčs Pokšāns. No Aizsardzības Valdone. Ļoti aktīvi šeit. Krasīgi, bet ļoti apsteigušies arī mazliet finišam.
Noturbuoja un griež pietiekami aktīvi, bet neaizturās ar šo vienu notiek ārā. Asvērās viņu pirmsas vārdos un atšķokšanas. Tīmās viņa trajektorija šeit 7.9 taisno tieši tā, ka atšķokšanas no Baldonas klubā. 24. numurs. Viņa nākamais tagad Marko Cērs. Rozumiem sports audzēkļi nākošais iedodas jaunā grupā. Jaunā grupā šodien 16 grupā un šeit kļūdās Marko. Pārāk ātri, pārāk ārsāk driftēt šeit 9. vārtos. Šeit 9. vārtos jābrauc ar ātrumu un jāgriež. Un jāgriež sevi štānus šeit Marko Cērs. Viņš neaprēķināja. Bet redzam, cik daudz enerģijas ir Marko Cērā. Tiešām šīs sportists ir ar kādas broderiem aktīvāks un aktīvāks. Var tikai iedomāties, kā Marko uzvedīsies pēc 3 vai 5 gadiem. Būs rītīgs atlēt. Aišanas slalom tiešām norīšot vēlās teicoši. Viņš būs par īstiem vīriem. Gan sportā, gan dzīvē. Un šeit Marko arī šeit neiedos Marko. Viņš šeit trajektoriju nav atstrādājis. Šeit ir darbs treniņš. Un savos sports skolai otrais sportists neizbrauc šo te vietu tā kā gribētos. Noteikti viņam jāizdomā, kā tur šiem te jauniešiem pastāstīt, kā braukt labāk. Bet tu tikmēr jau nākamais sporti vēlamies audzēkļus, Omas sports audzēkļus, Kristovēs Lukas un vēl Jārčovs. No Omas sporta skolas ļoti labi iesācis šodien braucienu Ugo. Arī 16 grupas pārsācenēs, Marko vēl un 16 metru Ugo Jārčovs, 16 grupa. Ugo Jārčovs nedaudz samīcināšana, 16 zaudēs uz pirmos īriem. Apģēlē mīļiem ir jādod savu aizpriekš, šeit viņš paglauda ūdeni, bet tiešām labi piekārās pirms tiem vārtiem. Ugo Jārčovs arī šeit nedaudz apstājās un vārtiem. Labi trajektorija un aiziet lāmējies. Ir trasa otrajā gaļā. Ugo Jārčovs jau no sports skolas audzēkļus, 16 grupas pārstāvis. Nākamais sportists trasē ļoti labi 7-8 izlokās izslodē. Šis te sportists 21. numurs Slaņislavs Mosanovs. Labi iesaist šo sezonu tiešām. Tiešām uzlabojas savu meistarību. Arī paudzies nedaudz pa daudz nogriež lai uz lai 12 vārtos. Bet atgriežas trajektorijā Slaņislavs. Un ļoti labi turpina savu braucienu ar šis futbola sportists. Iegārā gandrīz ar vienu vīriem, bet saglabājuši kājas kustību, tas ir labi un pareizi. Šeit nedaudz neštangēvis un pēc tomēr uzskrēja. Gribēja izlocīties, bet ieskārās 8 cilvēkiem nedaudz. 2 sekundes nopalnos Slaņislavs. Bet ganādi, trajektorija bija pareizi, tikai vairāk precizitātes prasītos Slaņislavs izpildījumā. Aišams futbola sportistam. Bet gana labi braukšanas trajektorija šajos vārtos. Tikai jāuzlabo precizitāte. 3-6 jūsu līdzi. Šeit cīņa tiešām pamatīga. Jūs steicīts uzrādīs labu rezultātu. Un, protams, Rītjāks Rāmāns. Šeit ir arī Baker. Un pagaidām ir polists no viņa apsteidz. Un tikmēr Mārtiņš Brencis. Ir prasē 9 numuru 6 Baldonas sportists. Un viņš ar šeit tiek vēl pēc 9 cilvēkiem. Vēl nākamais sportists ir prasē. 18. numurs, Olivers Šefers no Rīgas vēriešanas kluba. Olivers gribēja teikt iegalās 9 cilvēkiem, bet pieskarās Olivers. Nenotiek šeit kārtīgi. Olivers Šefers. Un arī šeit izdomājis interesanti veidi ar vienu apūsto vīrienu, bet ļoti aptiekamās šūks vairāk jātur vairāk kājām būt Oliveram. Viņš tikai airīt jāstūvē, bet jāmēģina stūvēt arī ar kājām. Jo diezgan ļoti skan, bet tāds ērešanas slaloms ar ķermeņa apakšļiem tiek veikt pamatīgs darbs, ko neredz varbūt skatītāji.
Īstenais kontroli. Tiek darīt ar kājām tāda presūsūtība. Un tāpēc šis ir ļoti izmisīgs sporta veids. Mērīšanas slaloms. Un tikmēr nākamais sportists. Kārlis Dilbums ir tās sporta klubā, kuras pārstāvis. Ļoti aktīvi iesācis. Aktivitāti ir, bet jāstamšina, lai viņus priekšo šeit ļoti labi. Kārlis ar vienu īriem gandrīz vai. No 17 vārtiem, vai nu šeit 8 izkārtībā, un šeit ļoti aktīvis. Šī izstāsta trajektorija bija pareizi, bet izpildījums nebija tāds kā vēlētos. Kārlis Dilbums no Rīgas, no sporta klubā atvars Liepājā. Ļoti aktīvi. Bravo. Un tīnās pagaidām starp čajiem. Kādiem var pasākāties ir Stanislavs Klasinovs. Un Mikls Rāmans sako zaudējot Stanislavs pusotras sako ļoti līdzīgs jau turpmākā. Un tikmēr Kārlis Dilbums 111.33 neapsteidz Miklu Rāmanu, bet apsteidz ļoti līdzīgi. Un tikmēr atrasē nākamais par 6 numurs. Sēšanas kluba stipra vērība pavadījumā un redzam kā ietur. Var saprast, ka Dāvis nesās ar tādu ātrumu, ka tāds vējš rodās vai vējš un Dāvis priekš tādu ātrumā. Dāvis ļoti labi izbrauc šeit par taisno. Tiešām laba trajektorija. Dāvim Jozips to Rīgas sēšanas kluba. Bet vējš ir savu. Dāvis Jozips jau tuvojas finišām. Sportis krāsē. Rauls Liebus. No sporta kluba atvars. Labi grien pēc pieskarās 20 vārtiem. Ļoti labi un aktīvi. Rauls. Un vietīvi paskat, kad viņš tiek ārā 15 numurs. Rauls Liebus. Mums pārstāv šeit par taisno tieši tā. Nevis ļoti labi izvolē un saprot, ka jāērē, tikai jāērē šeit par taisno. Nedaudz jāizdokās un par taisno. Ļoti labi šeit padevās. Šī te trases sekcija. Un arī drifts neliels drifts, kur sagatavs vārdos no grieziens. Viņš būtu jāmācās saglabāt šis ātrums un pārnest viņš griezienā. Nebūtu tas vairāk spēka, bet Igors Adamovičs līdzēšanas klubā ļoti labi iesācis. Labi atgrieza. Un Igors arī šeit gribēja klāt, bet pieskarās. Pilnīgi nevajadzīgi pieskarās. Neuzmanības kļūt no Igora Adamovičs puses. Igors Adamovičs ir atpakaļ trasē. Trasē Polocikaram. Jāsvabāšās ir pats ātrums. Šeit precīzi, bet netiek plakānā, ka gribētos Igors iesaikšās Rīgas stils vārtos. Igors Adamovičs. Tikmēr Rauls Liebus ir radījis laiks un 11.16. Tas ir trešais ātrākais laiks starp puišiem. Jāapsteidzis ir Kāra Dūku, bet nedaudz atliek no Miķeļa Rāmanu un Stanislavs Klasinovs. Bet Igors Adamovičs ir pieskāries vienu no vārtiem, bet Čūskā 18.23. Un nopelnīt pašos 2 sekundes, kas viņam noteikti nedos priekšrocības. Ir būs labāk par 15. kā šodien un jau viens no līderiem jauniešu vidū. Mārtiņš Peikar no Igaunijas. Redzam, kā ar nelielu rezervi Mārtiņš šeit brauc. Tāprot, finālā viņš visdrīzāk iekļūs. Bet, lai kas viņam rozam kā ar vienu īriem, Mārtiņš Peikar no Skapīta. Un pat taisnošiem redzam trajektoriju, vienkārši slīdoši. Un pēc liekā problēma liekas, ka šeit cilvēku nebūtu bijis. Un Mārtiņš Peikar no Igaunijas SK Pirikā. No tevi ļoti ātrākais laiks ar puišiem. Un šim. Un redzēsim, kurā vietā būs Mārtiņš Peikar. Un nākamais sportis trasē. 100 reids.
no Rīgas Saimniešanas kluba. Juris ļoti aktīvs bija pagājušajā gadā. Trasē šeit arī redzam, ka Jurim neliels aplausiens. Zaudē tagad viņš ātrum, bet šeit ļoti ātrs grieziens un viņš šeit pa 200 metiem gluži kā viņas moči vispār nevajadzīgi. Nenokontrolē savas emocijas un būstības. Juris Indravics no Rīgas Saimniešanas kluba. Un piekārās un cilvēkiem uz pašu štānu. Šeit trajektorija var būt laika. Juris ļoti labīs. Šodolmē šeit tikai pat taisno. Juris Indravics no Rīgas Saimniešanas kluba. Nedaudz šūtina augumu, ko nevajadzētu darīt, lai saglabāt maksimālu ātrumu. Raivas slīdējumu. Bet arī Juris dara kopā šodien. Sezonā pašam sarcībās un jau nākamais sporti. Arī pieskarās brīdiem nākamajam. Tas ir Vincents Saulīts, viņš jau parādīt ļoti labs brauciens, bet šobrīd šis nebūs tas brauciens, jo pieskāriens brīdiem nākamajam. Vincents Saulīts varbūt ļoti ātrs. Un jāskatās, vai mums sezonu sākumā izdosies atkārtot tos pašus panākumus, ko viņi izdevās rādīt sezonas noslēgumā pagājušajā gadā. Vincents bija ļoti ātrs. Un cīnījās jau par atpakaļ godējām vietām. Un šeit Vincents arī brauc pietumāks pa taisno. Tiešām labi izsolomē. Nebūs šīs nelielās kļūdas un neuzmanības kļūdas. Vincents izpildījumā. To būtu ļoti pārsvarībā. Bet viņš tikai šodien Vincentam nospēlē maks laiks. Un tikmēr Mārtiņa Peikarādākais laiks 176 šādiem. Apsteigts Stanislavs Mosovēl par 7 sekundēm. Un rezultāts būs Vincents Saulīša laiks. Devītais vārds. Ir gan labi trenējies šo zienu, redzēsim, kā tas atmaksāsies rezultātos. Rīgāns Laiviņš nodzonēks sports klubs. Labi šeit notam laiva, gan lietas. Ir nedaudz pievienozējis savu aktīvu braukšanas jūtos, tā tam arī būtu labi. Mazāk šūmi naudu un laivu, tas ir labi, ļoti labi šeit neviens pievienot šeit lātus. Un šeit pēc trajektorija ļoti labi ar vienu īri redzam, cik vienkārši vienā tad padodās tiešām, ka būtu arī jābūt, tā kā sarežģīti nav, tikai pareizi piegājies. Un vienkārši Laiviņš arī būs laba laika īpašnieks. Un tikmēr Vincents Saulīts ir apsteigts Mārtiņu Peikaru ar visiem sodiem 100,20. Vincents Saulīts ļoti labi ir paveicis savu darbiņu šeit pirmajā rokām, ieskaitot sodu sekundes, un Mārtiņu Peikaru ir aiz Vincents Saulīša. Vincents Saulītis 100,20 un Uidars Laiviņš 92,70. Apsteigts arī Vincents Saulītis, redzam nākamīgi. Vincents Saulītis ir otrais šobrīd, Mārtiņa Peikara trešais, Uidars Laiviņš līderos. Un viens no nākamajiem procentu prasēju Klaus Saulītis varētu būt potenciāli viesapējums un ko šī nedzot, bet Klaus šeit drogs sakoris. Šāda pirmajā kolekā viņš dod atcīnās par augstāko vietu. Tad redzēsim, vai viņš atmaksājās šeit precīzi un aizķerās aiz nedaudz akmens. Nebija tik labi gluži kā Lienārdam Laiviņam, bet arī Klaus šeit ir dots gan taisni. Un noteikti būs labs laiks. Noteikti pabīdīšana trīnieks, kur vienā virzienā Uidars Laiviņš, Vincents Saulītis, Mārtiņa Peikara pagaidā aktuālais trīnieks. Spēcīgākais profis vidu un interesanti risinājums no Klāva Oznieka puses ar nepilns ilgšot izredzes maksātas būs ātrāk, nezinu, nevar zināt, kāds būs Klāva Oznieka laiks. Un nākamais sportis trasē. Leonards Pāvilsons vakardienas arī ļoti labu rezultātu nosacījos testa braucienos. Vai Leonards arī šodien atkārto šo pašu braucienu redzēsim. Ļoti labi ir iesācis Leonards Pāvilsons, vai apsteigts Lienārds šeit labi, ļoti labi ar vienībiem piekārā Leonards Pāvilsons uzrunēs sports nosaudzēknis. Iedrīkstiem nākam. Leonards Pāvilsons notur, Laivs stabils un precīzi iebraucies 17. piekārā Leonards Pāvilsons. Klaus Oznieks šobrīd otrais aiz Lienārdu Laiviņu 2,7 sekundes zaudējot. Nezinu, vai tas pie ātrākais varēs dot nepilns roku, to viņš pie pats zina. 2 sekundes zaudēja Lienārdam. Un šobrīd Klaus otrais, Vincents trešais. Vai Leonards Pāvilsons Lienārdam sports pilsētnieks pabīdīs šo situāciju. Ļoti labi šis paņemšana trases izdara. Brauc ar pilnu cilpu un piekārā ļoti labi. Un brauc pa straumu, nevis pa apstraumu. Leonards Pāvilsons Ozolnieku sporta skola Vaņķapienas labākā laika īpašnieks. Un šobrīd Leonards Pāvilsons ir finišējis un uzrādījis labāko laiku. Viņš ir tieši tā kā vakar 29. Leonards ir apgriezies. Ziemā un Leonards
parāda ļoti labu sniegumu ar līderu cienīgu brauciešanu. Beigsies 20B ātrākais laiks. 1,4 sekundes apsteidz Linārdu Lainī ļoti laba mikrokonferenci šim sportistiem kluba biedriem draugiem. Interesanti būs vērot viņa rezultāts arī kopējā braucienā un finālā. Šeit ir Pēters Pelīte. Beigās iejaukties starp šiem labākajiem sportiem šobrīd. Sporta klubā atvars pārstāvs Pēters Pelīte. Ja viņš palaidīs vietātību pirmajā pieciniekā. Pirmajā sešniekā, kad uznāks pārējās Stanislavs Mosanovs. Piektais Mārtiņš Peikers, Vincents Zoliņš, Aruters Pārstāvs, trešais un Aslaniņš otrais. Leonards Pāvilsons līderis, 91-26, pēc 1 sekundēm, apsteidzot Linārdu Lainī par 1,4 sekundēm, 2 uzvarēs sporta skolas pauzē. Pagaidām līderos sezonas sākumā šeit pirmajā braucienā kā Ariots Laivu klasē. Ļoti interesanti sācies šis bija Ariots Laivu brauciens. Skaidrs, kas notiek mainīs vietātību. Mārtiņš Macijāls, Svetku otrs Pārstāvs, redzam kādām ar kādu lecienu viņš izbrauc un cilvēkiem. Tagad atliek tikai otrais. Noturējuši otrs slīdējumu, un viņš varētu pamainīt vietātību arī pirmajā trīniekā. Mārtiņš Macijāls, un ļoti apmierīgs pilns, viņš pāraiziet šeit ļoti labi iesāk sezonu. Varbūt pat sezonu nepadarā tik labi, bet arī šeit pataisno ļoti labi. Mārtiņš ir nedaudz smagāks, varbūt kā Viktorē, un tāpēc aizcerās šeit ar 19 vārdos, bet viss kārtībā Mārtiņš Macijāls būs labs rezultāts. Pēters Pelīte apsteidz Stanislavs Mosanovs, nostājas 6. vietā 106-76. Pēters Pelīte apsteidz 6. vietā šobrīd, un arī Mārtiņš Macijāls ir finiša taisnē. Un viņa rezultāts, ko viņš tūlīt pats būs zināt. Mārtiņš Macijāls apsteidz Linārdu Lainī un 0,3 sekundes zaudē. Leonardu Pāvilsonam ar visu sodu. Ar ātrākais laiks Mārtiņam līdz šim. Bet Renārs Freisi trasē Valmieras sporta skolas audzēknis. Viss tās, ka viņš ir apņēmis pirms mainīt. Atbilstot ar trīnieku, ar katru braucēju mēs pamainām šos te līderus. Un Renārs arī ļoti aktīvi atbrauc. Jūs vārds tiešām ļoti labi noturlāju šeit Renārs stabils brauciens. Renāram Freisi publivā. Renārs ir koncentrējies maksimāli, bet nu jāturpina ārēt, jo šeit viņa konkurenti nestāv. Ar vienu īries Renārs tiek ārā. Jūs savu mīļākā iet 18 nākamais Renārs. Mēs izdosies tieši tā kā viņš arī plānojas. Jā, Renārs un apērējiem brauc. Neviens ielieks iekārēs. Tikai ātrums saglabāšana Renārs Freisi savā mīļākajā trases vietā Čūskā. Tas ir viņa saldais ēdienas Renārs Freisi no Valmieras sporta skolas. Redzēsim, kāds būs viņa laiks. Apēj viens grieziens šeit. Čemsos Matos norauj pa grunti. Zaudē ātrumu Renārs Freisi. Ieraujot astīt zemē, bet Renāram vēl laiks. Tur būs noteikti labs, gan labs Renārs vēl laiks. Šeit sezonas sākumā pirmajā braucienā pagaidām līderis Renārs Pāvilsons, bet Renārs Freisi 2,36 sekundes zaudē Leonardam Pāvilsonam. Renārs Freisi 93,66 pagaidām tikai 4. Leonards Pāvilsons līderis. Mārtiņš Macijāls jau labi iesācis šo te braucienu. Ļoti ātrs laiks. Mārtiņš 9,72 laiks. Absolūti ātrākais Mārtiņš šodien ir bijis laika izteiksmē. Un tikmēr Mārtiņš ar Tarmo Peikeru arī jau pieredzējušais Igaunijas sportists pamainīs lietas kārtību. Redzēsim, vai viņš mainīs vai ne. Šeit nevajadzīgs stots Tarmo Peikeru pieskarās 21. vārtiem. Tarmo parasti ļoti tīri, ļoti neraksturīgi Tarmo Peikeram. Pieskarties tādā vietā, kā viņš to izdarīja šobrīd. Tarmo Peikeru, kas kā pīta pārstāvis, lai viņš pabīdīs savu brālu. Mārtiņš Peikeru no 6. vietas. Redzēsim, 176. Tarmo Peikeru uzreiz aiz Mārtiņa. Ātrāks laiks kā dāvam, bet 101,72. Tikmēr absolūts līderis šobrīd Pāvilsons. Absolūts Mārtiņš Macijāls tikai 0,3 sekundes zaudē ar 1 sekundi. 1 sekundē. Un tāpēc šīs līdera trīnieks noteikti būs palaimīgi. Būs arī šeit aktīvs Bērziņš. Brīvos kurpārtās. Vietējais brauc trasi pagaidām tīri. Un redz kā viena tīri tā ar rezervi braucot to ar ausi uzsidāt 11. vārdos. Un nenoturēja savu lielu ausi jūrē un uzšāva. Mārtiņš savu vārdu štāvu nopelnīja 200 sekundes, bet ārtīgi spēki ir gan daudz, viņš jau uzsprinto, tad uz 2. un 3. Visu viņš izstāsta, ka šeit viņš zaudēs koncentrāciju un arī uzšāva pa grunti. Aktīvs Bērziņš.
ļoti brīviem ūdeņiem. Un līdz ar to noslēdzies ir kāvies laimāsies. Brauciens ļoti interesants brauciens. Šeit 9 ātrākie sportisti ir iebraukuši 10 sekundēs. Nu redzēsim otrajā braucienā, vai dos kādas izmaiņas. Tikmēr jau izstātējušas C1 laikklases meitenes Nikolai Voščevska. C1 laikklasē ļoti labi. Melnā meitene ir C1 laikklasē. Arī mēģina rādīt labāko sniegumu. Jaunieki nesen sāka sēvēt. Un ļoti labi nokavēdā. Ātruma, aiziet ātrum! Un redzam, cik lieliski padodās šie te vārti. Nikolai. Tiešām fantastiski. Vienkārši izsalamē. Tieši tāds atteiks no mūsu sportēju nosaukumu. Airiešanas slaloms. Un Nikolai ļoti labi šeit ielīdzināja mūsu šo te virzienu. Sportiste Jurika Pēra ir trasē. C1 laivu klasē meitenēm. Aizskuļu Baldonas sportiste. Ir labi iesākot šo te braucienu. Pieskārs atzendas labos situāciju un atgriežās trasē ar stilu skatienu. Nedaudz arī šeit samīdzinās, aiz aknu un pabraukt garām 14 vārtiem. Jurika Pēra šis ir neveiksmi brauciens, Jurika ir pilnībā. Un labos situāciju tieši tā. Nepadodās par mildu. Un turpina savu braucienu. Un tikai nāklās sportizāsē. Iozola. Galvānieris. C1 laivu klasē. Iozola. Mēs laiklasē veicam kādu labu braucienu. Un tas pats jāatkārto C1 laivu klasē Dinijai. Šeit nedaudz negrib pārmet ienākājs Dinijas. Līdz ar to zaudē laiku Dinija. Bet no 4 metrus no C1 laivu klases ir diezgan. Un Dinija arī pārmetot laiku. Beidorās sakot pārtiņu uzreiz ar pirmojas no trukas nosaluši. Tas te kas. Šeit ir jāveic savus braucienus, jākoncentrējās trajektorijām. Iozola. Vēlēs sports skolas ar rezervi brauc 9 vārtiem. Un brauc atpūst. Tā, un nedaudz pat ieskrāt. Mērīt Peiker, jaunā igaunieta. Šobrīd ātrākās ar meitenēm. Skatās C1 laivu klasē. Mums labākais brauciens līdz šim, vai viņi dosies šāk par 5 labākais šeit C1 laivu klasē. Un Mērīt Peiker ir slēgrot klasē pēc malā stāvošajiem. Izskatījā Mērīt ļoti labi iegājas šajā braucienā. Arī šeit trajektorija. Nesam labāk gluži tā kā Pēkā. Brauc atpūbriski, bet ļoti labi labo situāciju un tiek ļaujas tīši tikai to. Un Mērīt Peiker atpūš daži vārti uz viņam un viņu nostās C1 laivu klases meitenes. Meiteņi brīsku. Kā līderi arī ir kā viens laivu klasē par 1,6 sekundēm atsteidzā demonstrēt turvinu. Un Mārtiņš Brēnis ir iesaudējies. Laikšams būs Baldonas sportists. Iesaudējies savu otru gataram un mēģinās parādīt tālāk slodīgā pirmajā. Un viņam tas arī izdosies. Baldonas sportists Mārtiņš Brēnis. Šeit nedaudz domā savu trajektoriju. Jā,
aprēķina Mārtiņš, cējiens laiklasē, kājas laiklasē viņa izdevās lieliski. Bet cējiens laiklasē, diemžēl, ne tik labi, kā gribētos. Mārtiņš Brencis. Viņš pēc Filipa Brauntīra. Dojās, diemžēl, tās sportistiem. Laiks netika fiksēts, tāpēc viņam būs pārbrauciens. Un tad būs iedots sloka dārs Jozeps. Un viņam būs pārbrauciens. Un tikmēr jau nākamais sportists ir krāsē, 59. numurs, Šlikaitis, Nīlais uz klubu Baldonas. Tad ļoti labāk nav padomās šīta vietiņa, un Rūtis pats sagriežas uz 20 vārtiem. Šeit nedaudz, gandrīz uzskriet 20 vārtiem, bet precīzi ir ārēt Šlikaitis šeit. Arī viņam bija labs brauciens, 148 atadis, viņš spēs uzlabot. Savu braucienu, tur mēs redzēsim jau pavisam drīz. Mārtiņš Brencis otro braucienu 134,77. Tad uzlabojas savu braucienu. Cējiens laika pasai. Un Evers Šlikaitis 148,80. Tāds bija pirmavaciem laiks, lai viņš uzlabos, ko mēs redzēsim 144,27. Uzlabojums arī šoreiz, bet pa 4 sekundēm tomēr Mārtiņš Brencis apsteidz savu komandas biedru no Ēžas klubu Baldona. Un tikmēr jau nākamais sportists klasē Maksims Zakrevskis. Cējiens laikās stāstās nozīmīgs sports skolas. Viens no ratajiem cējiens braucējiem nozīmīgos. Maksims grib parādīt, ka arī nozīmīgi var braukt cējiens laiklasē. Un to arī veiksmīgi rāda Maksims Zakrevskis. Un 40 grupa nozīmīgs sports skola. Arī Maksims Zakrevskis no Ozolnieks sports skolas. Un Maksims Zakrevskis tikai 1,8 sekundes zaudē Mārtiņam Brencim. Pavisam nedaudz zaudē Ēžas klubu Baldonas sportistam Maksims Zakrevskis un atpakaļ zaudē Šlikaiti. Un rezultāts 137,58. Un 57. numurs Emīls Roznieks. Ēžas klubu Baldonā krāsē. Un bez priekšauta. Mēs uzmanāmies štāvojums, ļoti dzedzāda vārīgi, ļoti bieži nozverzās, pat 21 jānieši. Un tieši tā ļoti labi šim jaunam censoram šeit izdevās. Un šeit nedaudz tomēr netrāpā. Emīls Roznieks. Mēs izskatījām sportists. Jaunais censonis. Un nākamais sportists ir jau trasē. Dāvis Jozeps no Rīgas nērēšanas kluba cējiens laika klasē. Cējiens laika klasē. Līdevēja braucienu arī šobrīd Dāvis mēģina cējiens laika klasē rehabilitēties. Un tiešām nedaudz trasi Dāvis Jozeps no Rīgas nērēšanas kluba. Krieti pauzies par šo pēdējo ziemu. Un noteikti vien jātiek galā ar jauniem izaicinājumiem, saviem ķermeņa apmēriem. Arī cējiens laikos, tas noteikti palīdz. Un ir garāks rokas, ir garāks, tev ir vieglāk šo te kilometru kontrolēt. Tāpēc tās ir priekšrocības Dāvi Jozepa, bet tas ir kaut kas jauns. Un ko viņam tašam jātiek galā. Rīgas klubu pārstāvis Dāvis Jozeps. Igaunijas sportists. Mārtiņš ieradās labāk 10. kājiens laika klasē. Un šobrīd
Šobrīd ceļas laiklase vēl ir tiešām šodien krāsts, bet neizdodas viņam tikmātu tomēr brauciens kā viens laiklase ar ASI Martinam ļoti īs. Tās kājas priekš pa īsti Martina auguma. Nezinu kāpēc. Martins izvēlējies tādā aizvērumu. Šeit precīzi Martins teikies no Igaunijas. Šeit Mārtiņš izrādīs atpakaļ ceļos laiklase, un viņš stāstīšu pārāk 126-92. Ir mazādākais rezultāts, bet šobrīd ar šo pietiek, lai nostiprinātos Kabulas auzdolā. Un prasot iespējas būs, Stanislavs un Masinos, jūtīs tādu secību. Nākamais trasē. Izstāst Mārtiņš Snežņins, bet tomēr ne. Tas ir Rīgas Eišanas kluba pārstāvs un Olivers Šēters. Olivers Šēters ceļos laiklase. Aizam labāk procentu kā pirmo. Noteikti labāku. Olivers Šētiem jāvies pat taisno, bet tas savisajās un vēl uzrauj pat grūti. Tādējādi zaudējot ātrumu un trajektoriju. Olivers Šēters. Neaprēķina gluži savējo trajektoriju un tādējādi zaudē laiku. Un ievērdojas pārstāvs Olivers Seiduks. Seiduks veica pirmo braucienu. Un šeit pieskanās Olivers Seiduks. Pavisam nedaudz, bet pieskanās arī 18 vārtiem. Galīgi nav tas brauciens, ko cerēja Aivars. Pirmais brauciens bija piekien labāks, bet noteikti uz mūsdienās būs līderi par šiem braucējiem, ceļos laiklase. Redzēsim, kāds būs Reiduka rezultāts. Pirmais Stanislavs Masinos ir nostiprinājies vadībā par 6 sekundēm. Un noslēgoties ceļienas laiklās sports otrajā braucienā. Dārgs Pokšāns. Šis mūs Pāvulē. 22. novā. Dārgs Pokšāns. Trāk pat taisno, pēdā atgriezt atgriezt. Un atgriezt trajektorijā Dārgs Pokšāns. Un tūlīt jau startēs Alinas meitenes. Un cīņa par pirmo trūkumu būs pamatīgi, gādās kā pirmā līderi Marija Peike. Viņi jau pagriež 2 sekundes. Un tās ir pirmais brīnīgs. 6 meitenes tiek finālā, tā šobrīd jau finālā iet garantējuši Jūļa Teire, Lavrons Maļāko un Nikola Gorčēsa.
bet tur nekur nav garantijas. Šeit ir otrais brauciens, un viņš ir sākums ar līdz laidums. Izpildījumā, līdz laidums starti, un laidums pēc kilometru 8. vietā, 32 sekundes zaudējot Meriju Peiker, un viņš vēlas uzlabot savu rezultātu. Viņš atvērs laidums 27, 24, un laiduma. Šeit iekļaus čempionātā 2025. Laiks ir 3.77. Un šobrīd brauc savu otro braucienu. Būs labi iesākus tikko. Un 12 grupas pārstāvi. Tāpat kā Vīļu Laidiņa. No Paldonas. Ļoti labi. Veic savu braucienu. Precīzi pēc 17 minūtēm. Niko. Un labi piepārājot uz 18 11. Un kādām cipām izdies, un taisno tiešām lieliski padodas Niko Šeļāti. Gala lokam arī un iet galā šodien secīju Nikola Boščevska. Un tikmēr aizliekam savu rezultātu 0-1 par 5 sekundēm, kur dabūjas savu rezultātu Linda. Linda cīnās, gan ar sevi, gan ar laikām startiem, gan ar iecēm šurpas traumu. Un nav treneru pavadījumā. Olīna Jablonska turpina savu braucienu. Olīna Jablonska no kluba Atvērts. 44. numurs. Viņš nav gan nav ievies Bet Jurika Ērikā 4. paveic savu pirmo braucienu, zaudējot 17,5 sekundes. Braucienu līderiem Meriju Peiker. Noteikti mēģinās iedomāties šajā braucienā Meriju. Ir tā vajādi, jo tas ļoti grib pakāpties kā vietiņa augstāk. Atgādināšu, ka sportists šobrīd kvalifikācijas braucienos, divas kvalifikācijas braucienos noskaidro vietu finālā, kur lielākie 15 puiši kā viens laiklasē, lielākais meitenes kā viens laiklasē 6 gabalas, 6 gabalu cēliens un 4 meitenes cēliens laiklasē tiek pie fināla starta, kura tikai viens brauciens izšķirs sacensību gala vietu sadalījumu. Šeit iecēs čempionātā šogad 2025. gadā. Laurēls Bitmaļāko, kas vienmēr pēc pirmā vārdā vietā, bet šobrīd Nikola Boščevska ir atkarījusi par liekļiem sekundes desmitdaļu, tā ka Laurēls metrēmē saglabāt savu pirkto vietu. Kvalifikācijā nākamais nāksies uzvarot šo sniegumu. Šķirērai paliekams Nikola Boščevska, un atskaidīs Laurēls bet. Un pagaidām Bitmaļāko ļoti labi, kad viņi paņem šos vārdus vienīgi, bet precīzi. Un tiešām tā pasta precīzi tā pieskārās
8 sekundes pie sava laika, tiešā var kā pirmā blokanā, 2 sekundes vai laikus ātrāk, jo mēs to visu patreizēsim. Nākamā sports trasē, Virjozo, tas bija trešā pēc pirmā brauciena. Laiks ir 12:59, vēl 2 sekundes, 8 sekundes trases līderes, pie kādiem pārdesmit metriem. Virjozo vēl kas uzlabos savu rezultātu. Priecīgi, ka taisno nevienu reizi, bija sīvieši, kuriem iedzinājums tik vaļā. Un šeit bija tās par taisno. Zola, ierāmies skolas. Un jau nākamā sportistis startēja. Elizabete Kurgina. Mēģinās pakāpties uz līderes ļoti, kad stāv augstākā pakāpēs pēc kvalifikācijas, apsteidzot Peiker, jo Peiker nestartē šajā braucienā, tikmēr Virjozo ir finišējusi. Un Virjozo laiks 192. Un uzlabojas savu rezultātu par 5 sekundes, bet ar to nepalmās, lai pakāpes kā vietā uz tā, tikmēr šeit trajektorija mēģina saglabāt kāds ilgākās redzēja īpašnieks, līdz šī neuzmet turina. Peiker ir savu braucienā, gaidījums izdosies, ka līdz mēs to redzēsim. Turina no sporta klubā klasi. Pēdējo mārķi, un līdz atties laiks ir 104:42, Peiker pirmā brauciena laiks, attiecīgi ir līderes laiks. 37 sekundāžas. Jaunākajiem Everts Šlikaitis. Tā. Pirmais iesāks otro braucienu. Šis Pilkāda un jaunais sportists ir līdz savus 12 mārķiem. Everts Šlikaitis. Mazais Ūdienas grupas sportists. Pirmā brauciena Everts. Dia Nunes, 28. vietā. Ar 127. Tas arī bija atspējas laiks, un jācīnās paši ar savu pirmā braucienu. Un Remigi pakāpties kādu vietu augstāk. Šlikaitis nāks tur daļot otram 2 sekundes ar 22. vārtos. Un jau nākamais sportists Elijas Kukulinskis ir trasē. Elijas Kukulinskis nedaudz zaudēja Evertam Šlikaitu. Un šeit nedaudz nedaudz kļūdās Elijas Kukulinskis. Pieskarās vienas tēmākiem vēl pamat 2 sekundes. Bet uzdevums ir apteikt savu laiku. Un tas bija 6 sekundes, 4:28 ar 6,5 sekundēm. Un es domāju, ka tas ir pēc spēkam šī jaunajiem vērētājiem. Un izcējušies klubā. Elijas Kukulinskis. Ļoti labi trajektorija izvēlas par taisnību, bet viņš izvēlās Kukulinski. Kārtībā un turpina savu braucienu. Tikmēr nākamais sportists ir trasē. Tas ir Rajo Eimers un sporta klubā Kars. Rajo Eimers bija 29. pēc pirmā brauciena, ar rezultātu 139,15 sekundēm. Noteikti vēlēsies pakāpties kādu vietā augstāk, Rajo Eimers. Sporta klubā pārstāvis. Un aizvies kā devis neizdomāju, ka jābrauc no sāniņa. Rajo atstrāvā savu kļūdu un jāiet pret strauni. Ļoti aktīvi to izdara.
Izlabot situāciju. Gaidot Edmunds no sportklubākās vietājā. Un nākamais jaunietis krastē. Ēdienas Roznieks. Vēlces pret Baldore. Ēdienas Roznieks bija 30. par pirmā brauciena, rezultāts 154-15. 20. vietā. Šie jauniešiem uzdevums ir uzlabot savu rezultātu. No brauciena uz braucienu. Un tieši tā, ka ir uzdevums Lielam Rozniekam. Bet viss kārtībā. Un nākamais trasē. Tālpīgs Krikis. Tālpīgs Krikis ļoti aktīvi parastā. Aiziet! Urca sturieni! Tālpīgs Krikis 27. braucen. Arī nu kāds 7-10. Un tālāk noteikti iespēja pakāpties nākamā augstāk. Un notiekās Čāls Kļūdu šeit valsts. Nedaudz sabremzēs šajā čūskā un zaudē savu laiku, savu ātrumu. Tāls Vīts Puļķis no sportkluba Atvars. U12 grupas pārstāvis. Un jaunākais sportas soļo nozīmēkiem Maksims Zakļevskis trasē. Jānāks par Paulu. 20. vietā pēc pirmā brauciena. Vacīvs 8-16. Mēs pašam ar sevi jāuzlabo savus rezultātus. Pagaidām viss viņam sokās tīmāti, un šeit arī nedaudz kļūdas 20. un pieskāriens Maksima Zakļevska izpildījumā. Ļoti līdzīgi, kā no Maksims brauc staļos brauciens, abos braucienos par 4,5 sekundēm. Un sako Pauls Vīts Puļķis 129-47 ir uzlabojas savu sniegumu, bet tomēr Maksim nav apsteidzis. Evers Šlikāts sako Railo Aigmans un Emils Roznieks. Un Emils Kubinskis. Un šeit 31. numurs pārdā Artus Šimēns. Artus Šimēns no Paldonas Tūva. 31. numurs. Pirmā brauciena. Tas bija 33. Uzvārds ir 5 no 8. Viņa uzdevums ir nograukt krāsties iespējas tīrā. Uzmanībā jau doties, bet 15. numurs. Nozaudēt sports pārstāvis. Dēvids Bergfelds. Aizvīdot vēl braucienu. Pirmā braucienās 28-18 Devida laiks. 26. bija Dēvids Bergfelds. Un mēģinās uzlabot savu braucienu. Dēvids noteikti mēģinās uzlabot. Un tālāk tam tas arī izdosies. Un šeit precīzi šajā ķūkā un tuvojās iepriekšējām sportistam Dēvids Bergfelds no Ozolīgas sporta skolas. Un tuvojās arī finišam. Un kāds būs Dēvida laiks. Rudens Bergfelds 124-54 uzlabojas savu rezultātu. Tieši tā. Dēvids ir pakāpies kādu viņa augstāk. Tāds ir viņa uzdevums. Bet nākamais sportis trasē. Uzvārds 29. numurs. Ivans Roks. Ļoti uzmanīgi brauc šajā trasas sektorā. Tas ir tādos sportis. Grūti.
Position. Incendiary shots. Atceros, turpina savu braucienu diezgan veiksmīgi. Un pabrauca Maini. Un tikmēr jau viņam pietuvojas ir nākamais sports. 8. numurs. Niklas Hamans. Niklas Hamans un tēmē uz kādu vietu augstāk. Arī viņš grib pakāpties. Viņš bija 11. Šajā apšķirā, ka viens no tiem, kas jau būtu sākējuši finālā, bet Niklas ar to nav apmierināts. Viņš saprot, ka viņš konkurence vēl priekšā. Viņam jāuzrāda vēl labāks sniegs. Niklas Hamans ir būtu pārkās 109,70 bija viņa laiks. Amikam Ramanam 109,70, lai Niklas spēs izmantot savu rezultātu. To mēs redzēsim jau pavisam drīz. Sporta klubs A-klasa, Niklas Ramans. Un jau nākamais sporta klasē Jūras Smīcītis. Jūras Smīcītis bija 14. Pēc viņa rezultāta turpat uz robežas 123,6 bija laiks. Un Jūras Smīcītis noteikti gribēs uzlabot savu rezultātu, lai trāpīt finālā, jo viņš bija pavisam netālu no šīs liktenīgās robežas 15 labākie vīri. Un Jūras Smīcītis bija iekļūst par viņiem absolūti noteikti. Un Jūras Smīcītis veic atbraucienu. Atbraucienu nozīmē sports pilsēdzēt izpildījumā. Un jau nākamais sports klasē ļoti aktīvi iesācis savu braucienu. Sports klubā klases pārstāvis. Aiziet! Teodors Meijes. Grib piedalīties savu mērķi iekļūt finālā. Teodors Meijes tad bija tad 15 labākos sportistas skaitā. Un noteikti gribēs nokļūt pēc otrā brauciena. Teodors Meijes 109,03 bija laiks un Teodors noteikti grib uzlabot savu rezultātu. Un tikmēr Viņš pēc 144, 103, 108, 108, Tāls Jāklis, 147, tādi paņemami. Un Teodors Meijes. Teodors ņemot kļūdīšanu vēsnes. Laiks skatīšanas sistēmā, kaut kāda problēma jāpārbaud pītašiem. Nožēlnieks par skolas audzēklis Tīts Pērziņš. Jāna Vītams sniegumu. Pēc pirmā brauciena. Latvijas bija 18. vietā ar to sniegumu. Un ar šādu rezultātu viņš pēc pirmā brauciena būtu 11. Atvēlēs 12. vietā. Un vai ar to būs gana vai iekļūt finālā, to mēs vēl redzēsim. Un nākamais sports klasē 24. numurs Dārs Kokšāns. Šis ir Valdoņa sporta 21. brauciena Dārs Kokšāns. Kokšāns. Jāsaka, viņa konkurence nenobrauks labāk, bet tas noteikti nenotiks, jo rekordu process ir atņēmums pieejas un uzlabot savu rezultātu. 23. numurs Marko Cēs. Pēc pirmā brauciena bija 21. un viņš noteikti gribēs iedot labākā sniegā
118, 6 sekundēm Marko. Jāpēc 3 brauciens, ja gribi iekļūt labāko 15. Un Marko tiešām pagaidām veic labu braucienu. Redzēsim, kāds būs viņa rezultāts. Marko Cers, Nozomeļa sporta skolas. Jāpēc 2, lai iekļūtu šajā sacīja finālā. Marko Ceram. Jūčevs grupas klāstās ļoti aktīvs. Marko Cers 111. Tāds ir viņa rezultāts. Nedaudz zaudējot Matīsam Bērziņam. Marko Cers 111, kā jau 11. Šādi rezultāti Marko pēc finālā būs 20. bet diemžēl būs daudz sporti, kas startēs. Viņš ir būs labākos iespējā, ko mēs vēl redzēsim. 12. numurs. Mēs sports aizvērtas. Draudz, pat aizdevumu nevajadzīgi uztikt pa štangu. Ugo Jēcums vienkārši skatās un uzsita kāds ir priekšā. Nopalo 2 sekundes. Dodot kāmitāks saviem konkurentiem. Ugo Jēcums. 17. pēc vienā brauciena. Tas man galīgi nebija šāds sots. Lai iegūtu finālā Ugo un jāpacenšās. 4. skolas. Stanislavs Mūsējs. Un krāsā. Un ļoti labi palīdz 17 sekundes. Rezultāts. Nedaudz labākā finālā, bet ar to visdrīzāk nepietiks, lai iekļūtu finālā. Stanislavs Marsunovs. Bet savu vietu sportistu vēl priekšā. 3-4 jājās. Viņš nestartē. Bet tāpēc Mātiņš Brencis. No Valdons ērēšanas skolā. Un Mātiņš Brencis pēc pirmā nocīdījumā 24. vietā. Tālēs laiž klasē. Un pēc jāsies pakāpties kā ļoti augstāk. Mātiņš Brencis. Viņam spēs 126-35. Viņam gribēsies uzvedot uzvāt visās, ka viņš to arī varētu paveikt. Iztrāsē. Olivers Šefers. Rīgas ārēšanas kluba. Olivers noteikti gribēs pakāpties ar vienu augstāk. Šeit viņš 16. izraida pirmais aiz strīpas. Pēc pirmā raunda uz finālu. Olivers Šefers. 18. numurs. 16 grupas pārstāvs ar Vaļstru 14.06. Bija 16. Un noteikti uzlabos izstāst daudz labāk iet klasē šobrīd Olivers. Un skatīsimies, kāds būs viņa rezultāts. Tik mēs pagaidām aktuālais sacību otrā brauciena līderis ir Stanislavs Mūsējs. Tas ir finišēts. Olivers Šefers no Rīgas ārēšanas kluba. Pirmā nākamais sportists jau trasē. Kārlis Bildups. Pēc pirmā brauciena 13. Arī turpat uz robežas šeit visi sportisti nedrīkst vispār atsākt, jo viņi gājās skatēt finālā. Viņi gribētu nobraukt labāk, bet vai tas izdosies, to jūs varat cilvēku kāds palīdzēšu tā visu un uzreiz tikā pēc numurs kāds būtības. Jāskars 111-33. Olivers Šefers 110-76 uzlabojas savu rezultātu. Viņš ir ar sekundēm. Vai iekļūta finālā. To mēs redzēsim. Olivers Šefers šam pakāpies uz otro pozīciju kājums lai klasē. Vai viņš patīdīs Kārli Dūtupu, ka šim startās 133. Ja vien kāds neuzlabos, tas tā notika, bet Kārlis ir atmīgs pilnu uzlabot savu rezultātu. Un redzēsim, kā būs Kārli Dūtupa laiks.
Kietas par un tieši tā Kārlis Dūkrups 106,6 uzlabo savu rezultātu, uzlabo arī Kārlis Dūkrups. Un Kārlis Dūkrups 105,56. Šobrīd otrā pozīcijā ir Staņislava Masūrova. Notos 56 sekundes gaidējot, atpūģos nākīsi Bēziņu. Kārlis Dūkrups. Nākamais sports 16 numurs startē Dāvis Jozefs. Rīgas aizšanas kluba. Dāvis Jozefs bija 23. skats ierodas ar galīgi. Un tajā vietā viņš vēlreiz atrasties. Redzēsim, kā viņam veikt. Otrajā braucienā daudz labāk izskatās un laidināt. Vai viņš pakāpsies kādu vietu augstāk un pat piekosies finālu, to mēs redzēsim. Dāvis Jozefs ļoti labi atgriežam štānu un tikai uz finišu. Dāvis Jozefs. Rīgas aizšanas klubs. Un nākamais sportists Ausliegus trasē. Dāvis Jozefs 112,21 viņa laiks. Vārds teiks man, to šobrīd piekris izdušiem. Sporta klubā paspēlētājs ļoti aktīvi šeit prasības nebrauc, bet šeit griež atpagriezti nedaudz nedaudz, un pēc tam tieši tāds būtu jādara. Labos savu kļūt 15 numurs. Braucējos bija 12. kad pirmā braucējums 11,16 bija laika. Šobrīd jau vairāk sports uzlabojuši šeit rezultātu. Viņam noteikti nāksies uzlabot savu laiku, ja viņš grib skatēt finālā. Raus Liegus no sporta kluba Akmaks Liepājā. Trīsdesmīgais Adamovičs, Rāviņiem ar to visu. Visi to, kas ar ķīmā brauciena. Tas šeit pat taisno, tieši tāds arī būtu jādara. Jāuzbūr ātrums un jāturpina brauciens. Tikmēr pagaidām ātrākais starp puišiem ir Staņislavs Masūrovs, Kārlis Dūkrups un Ausliegus Kāci trīnieks ar iegrozot 1 sekundē. Nākamais sportists Jorgis Indrēvits no Rīgas aizšanas kluba. Viņš bija tieši 15. Pēc pirmā brauciena vairāk sportisti ir uzlabojuši savu sniegumu. Un arī Jorgim panāks izmēģināt, ja viņš vēlās iekļūt labāko 15. Viņš šeit cenīšos labas nopāt 2 sekundes. Ļoti akmīlīgi dodās tālāk trasē. Ar spēku vienkārši viņš pauž savu ceļu šajā čūskā. Un tāpat ieskrāt 22. vārdiem Jorgis. Un tās šīs ir vēl 2 sekundes. Var viņam iet iespēju iekļūt labāko 15. Jorgis Indrēvits no Rīgas aizšanas klubā. Tieši 15. pēc pirmā brauciena. Fināla robežas. Nākamais sportists Vincents Salvītis. Jau ganātas pirmā braucienā. Vincents bija 8. Pēc šo pirmā braucienu. Viņš mēs pakāpes kā pozīcija augstāk. Šeit precīzi Vincents. Varēja vēl mazliet ātrāk. Bet Vincentam viņa sezonas sākums varbūt nav pats labākais būs tā kā bija sezonas noslēgumā. Vincents bija ļoti labāk formā. Viņš šeit arī Vincents un nenotur savu pareizo kantu, jo uzšauj 2 sekundes Vincents Salvītis viņa atspēj projekts 8. vietu, pat jau otrs 102,20. Un nākamais sportists Krāls Ausliegs. Krāls pēc pirmā brauciena bija 5. vietā. Ļoti aktīvi. Ļoti aktīvi brauca un grib uzlabot savu rezultātu. Vispārā viņš ir kā 3 nākamais un nefiedzoties Krāls Ausliegs 95,41. Lietuvos sportklubs ielīdz 3 sekundēs. Un vecinot Krāls izdoties šo rezultātu atkārtot vai uzlabot. Krāls Ausliegs. Šobrīd 5. vietā redz pirmā brauciena. Šeit ļoti paigam izbraučam prasības gan klāst. Un redzēsim, kāds būs viņa rezultāts.
Taip pat jau pēdējo vārtu noturus labi. Eskanti, nezaudē ātrumu un uz finišu plāns. Almies aizšas notikums sākās. 5. pēc pirmā braucienā. Labāko rezultātu. 91-26. Un arī šobrīd vēl nāc. Izskatās, ka ir Krakovs atkārtot savu ļoti kāpus beidz. Gan 19 vārds notur augu un notur laivu. Un saglabā laivas strīdēlī. Tas ir daudz ko uzmanā. Un labi. Tāds šobrīd ir. Arī šeit precīzi un taisni ļoti viss kā pēc grāmatas Melnāks Pailsons pirmā brauciena līderis ar 91-29, bet tikmēr Klaus Audeks 93-33. Klaus Audeks uzlabo savu rezultātu par 2 sekundēm 93-33. Un Melnāks Pailsons censies, lai arī viņš uzlabos savējo laiku. Šobrīd plānojums 23-24 vietu. Līdzīgā laikā ir Mārtiņš Masļaus, kas vienmēr pēdējais spēlīta. Pēdējais spēlīta, un mēģinās ielausties labāko 6 vietā. Viņš vienīgais pēc pirmā braucienā rezultāts 106-76 pēdējais spēlīta. Tas sporta kluba Angles. Iepājā. Spēlīta. Visas iespējas. Un šeit kļūdās pēdējais. Ieskarās un iekarās. Tā zaudē vairāk sekundes un nopārāk 50 sekundes. Iekāk pēdējiem. Pašām zaudēm izlabot savu sniegumu, bet pirmā braucienā izbrauc pa 106-76 arī šeit kļūda. Pēteri. Jācer, ka Pēters ir šo laiku uz stīlā un tur varēs parādīt savu labāko sniegumu. Un jau nākamais sports, redzam, kā līgoties ar Mārtiņš Masļaus, kā laika īpašnieks. Diemžēl 1 sekunda, 2 sekundes. Jā, viņam saglabāt vidu, bet redzam, kā atgriežam štāndu Mārtiņš Masļaus. Šobrīd grib parādīt savu nākamā, ka viņš ir finālā līderi. Mārtiņš Masļaus. Un šeit sitās nedaudz, bet ļoti labi saglabā arī ātram Mārtiņš. Precīzi pat taisno tieši tā. Pēc grāmatas Mārtiņš Masļaus atraduši vairāki ļoti svarīgi vārdi šeit šīta čūsga. Svarīgi pēdējos vārdus nepaceļ pārāk lielu kaužu, lai saglabātu ātrumu, izējas ātrumu no šiem prezidents vārdiem, un tad jau vēl viens Pailsons, kas mēģina dabūs priekšnieks. Šobrīd vēl viens Pailsons līderis, un Mārtiņš kļūdās, Mārtiņš pieskaroties 2 sekundes nopelni, bet Oļas viņam ļaus apteikt vēl vēl, par to mēs to redzēsim. Mārtiņš Masļaus, un Mārtiņš Masļaus. Tomēr otrais 91-74 zaudējot 0,1 sekundi. Leonardam Pailsonam ar visu sodu. Tagad ātrāks trasē, bet šīs te sods pēdējos vārtos neļauj viņam saglabāt līdera pozīcijas. Un tikmēr Renārs Freis arī pieskarās diviem vārtiem. Bet ir stāsts, ka ir ātrāks trasē. Renārs Freis grib būt ātrāks trasē, grib būt arī stāst labākajiem tieši kvalifikācijā. Viņam viss iespējas šeit ļoti labi Renārs. Tik uzreiz laidu, un tā vēl pussekundi viņi būtu klāt, bet Renāram mīļākās traseki šeit, viņš ir ātrs un uzsita laivu, tomēr pa grūti nenotiek šo te laivu pareizā augstumā. Tādēļ viņš pieskarās vēl 2 sekundes labāk. Renārs Freis, 4. pēc pirmā brauciena rezultātu 93-76. Ar ļoti labām kustībām, bet pavisam neliels neveiksmis. Neļauj viņam kāpt augstāk, kā viņš ir šobrīd 4. Renārs pēc. Te gribēs iekļūt finālā. Arī kā ietējis sportists, Ūdeņu klubu pārstāvs. Un veiks labāku braucienu. Viņš saskīt prasījumus daudz ātrāk. Šeit brauc precīzi. Ātris Bērziņš. Notur sevi. 0 šajos vārtos. Un jāturpina pašā stilā. Ja grib iekāpt labāko 15. Ātris Bērziņš. Un šeit lieliski arī veids šo nepareizes posmu. Tas kāds varētu pakāpties kā vieta augstāk. Tikmēr jauns sportists Mārtiņš Bērziņš beidzot ir atpūtušies. Un gatavojās savu finālu braucienu, bet Ātris Bērziņš veids labu braucienu. Ūdeņu klubu pārstāvs vietējais sacība arī organizators. Redzēsim, kāds būs Ātris Bērziņa laiks pa finālā. Klasē. Tur tikai 4 no sportistiem iekļūs finālā. Nikola Borševska no Aizsas kluba Valdona. Pavisam jauna sportiste.
Położył drugi na Itana. Nikola Borczewska. Ваня, Ваня, Ваня! Оп! Było to rady. Panie wszystko precyzyjny. Оп! Спрячу, спрячу, хлопцы, спрячу, спрячу! Оп! Спрячу! Оп! Нет, 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 спрячу! Айдет, айдет, айдет! Nostro istessata. Trasa jedna. Fogo, spreczu! Spreczu! Sytuacja znowu. Precyzyjnie na tego symbolu, to co wynikło. Dalej siódmy. Bruno Gardin się wejdzie do zera. No i jest teraz prawa, jest na tym zdrowiu. Айдет, 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 айдет! Ваня, Ваня! Concentration safety. Ten skip na bramce. Tak to nie jest, był bramce.